Ja mēs skatāmies tātad par šo kultūras mantojumu un arī kustāmo mantojumu, tad es pat paskatījos paņēmu tādu, norakstīju pat tādu definīciju, kas ir, lai es nesajauktu, jo it kā jau visiem liekas, ka visu mēs zinām, ja? Bet, un tas mans pirmais pārsteigums bija tāds, ka es biju domājis, ka tas ir cilvēka radīts, bet UNESCO kultūras, tātad šī kustāmā mantojuma definīcija, ka tas ir arī dabas radīts, tātad dabas un cilvēka radīts vērtības, kam ir kultūras vēsturiskā vai zinātniskā vērtība, tātad, un kas tiek pārnests vēsturiski no paudzes paudzē. No apmēram tā tas skanēja. Līdz ar to droši vien definīcijas ir daudz un dažādas, ja mēs varētu jau par šo vienu izvērst, ja, šo diskusiju, bet iespējams, ka tomēr varbūt citreiz. Ja? Bet katrā ziņā skaidrs, ka kustamais tas nozīmē kaut kas mazāks par nekustāmo, ja? Tad to var pārnest. Bet, lai mēs tā iesāktu tā pavisam vienkārši un tāds iesildošais jautājums ir tāds, kāda bija jums katram kaut kāda personīgā pirmā pieredze ar šo kustāmo kultūras mantojumu? Un es uzreiz iedrošinot izstāstīšu savu pirmo pieredzi, kāda bija mana. Man bija laikam gadi 4 vai 5, un pie vecās māmas mums bija tādas kafijas dzirnaviņas. Tas bija sen apakaļ PSRS okupācijas periods, ka neko dabūt nevarēja, un to kafiju tur arī diezgan regulāri mala. Un es kopā ar vienu radu meiteni izdomāju, ka jābūt inovatīviem, un vajag plašāku pielietojumu, un mēs tādus zaļus ābolus samalām ar viņiem. Ja? Un, saprotiet, tās dzirnaviņas aizgāja postā. Mums arī tas rezultāts nepatika, tāpēc, ka bija tiem āboliem kafijas piegarša, un tajos 5 gados es biju sarūktināts, man negaršoja tā mūsu produkcija. Bet kāds bija tas rezultāts? Bija tāds, ka lielie nosprieda, ka patiesībā nebija tā, ka mums sadēja milzīgi pādu, pateica, nav nemaz slikti, dabūsim, nopirksim tagad straumes tās tur, dzirnaviņas un malsim. Un tad arī tās, laikam, kad izmet ārā, tur jau to es tā neinteresēju. Un katrā ziņā, tā es varu atzīties tādā grēkā, tad dzīve esmu iesācis postot tādu, es teiktu, tiešām tādu pārvietojumu kultūras mantojumu. Bet kādus jums ir pārējiem kaut kāds? Es nezinu, tādā brīvā secībā, padalieties ar savu pirmo pieredzi. Ja brīvā formā, tad varbūt es iesākšu un negluži tā kā uzreiz pie kustamā mantojuma pievērsīšos, bet sākšu ar to, ka es bērnībā uzaugu vietā, kas ir pazīstama ar nosaukumu Kurzemes katls. Respektīvi, tas ir reģions, kuram gāja pāri frontes līnija, un līdz ar to arī no kustamā mantojuma, bet no nekustamā mantojuma tur tikpat kā nekas nebija saglabājies, un kur nu vēl runājot par kustamo mantojumu tādā izpratnē, kā senatnes objekti, kurus nodot no paaudzes paaudzē. Un tā vieta ir Lancinieki. Plašāk to zina kā Džūksti. Un Lanciniekos atradās skola, kurā mācīja Jānis Slarks Puškaitis. Un viņš vāca tautas pasakas. Un tad, tādā plašākā nozīmē, tad pirmā saskara ar mantojumu man bija tieši caur pasakām un caur to, ka tās ir Džūkstes pasakas, kuras tiek savāktas, un tad tā vietas vērtība kaut kā vairāk iezīmējās un veidojās tāda biedrības sajūta. Un tad, atskatoties uz ģimenes lietām, kas mums bija kā tāda vērtība saglabāta, tad man vecais tēvs bija tipogrāfijas vadītājs. Vienu brīdi Tukumā, un pirms tam bija strādājis tipogrāfijā Jelgavā, un savā kolekcijā dabūjis senus Stefenhāgena iespiedumus ar ainavām. Un tad tā bija tā pirmā lieta, ko es sajūtu kā tādu vēstures auru un vēstījumu, ko tad gribējās dabūt sev un pēc tam paturēt un nodot tālāk paudzēm. Bet tagad jau es esmu to nodevis muzejam, saprotot, ka tā ir drošākā vieta, kur glabāt kustamo mantojumu. Paldies, redzams, ka no bērnības kaut kas līdz ar to kaut kas ir. Andrim, kāds ir Andris stāsts? Man tas saistās ar manu pirmo specialitāti, proti ar tekstilmākslu. Un, man no kādām vecām mājām saimniece teica, tā kā mums jau te labu laiku stāv stelles, dzimtes mantojums, vecā tēva roku darbs, teica, tu būsi tas, kas to visu turpinās tālāk. Protams, stellēm nāca līdz arī kaķis. Vienmēr kaut kāda pievienotā vērtība ir. Kaķis nodzīvo ilgāk, jo pirmie suitu bruņši tika uzaust uz šīm stellēm un nodoti tālāk jau suitenēm gan ne muzejā, bet viņām praktiskai lietošanai. Tā kā kustamais mantojums dzīvs un nes tradīciju tālāk. Lieliski, jā. Aigar?
Paldies. Ko jūs par to pagātni? Es par tagadni labāk. Es redzēju tādu ļoti smuku krēslu, vienu tur bija ieliks Facebookā. Jā. Es īstenībā par krēsliem, tie krēsli uzbrukuši man pēdējā laikā, bet jā, par tagadni, par vārdu kustamais mantojums vistiešākajā nozīmē. Par to, ka tas tiešām pārvietojas laikā, telpā un ja runājam par tādu tagadējo darbu, kas man ir, tad tas bija Latvijas Republikas pirmās Saeimas krēsls. Tas ir atceļojis līdz Saeimas namam 22. gadā, tad tas aizceļojis ir uz Rēzekni, tas ir atceļojis atpakaļ uz kādu Vidzemes muižu. Es ceru pēc maniem tādiem impulsiem. Tas atgriezīsies atpakaļ Saeimā. Es domāju, kur vēl tiešāk kustamais mantojums. Jā. Tieši tā, jā, līdz laikiem un visam, jā. Es par to vēl uzdošu, bet tas vēlāk jautājumu, jā. Vadim? Man patiesībā nav kaut kāda tāda stāsta. Drīzāk man tāda ilustrācija, ka tiešām tas mantojuma saglabāšanas domāšana, viņa nāk no ģimenes. Un dažreiz ir tā, ka nenāk. Man ir bijis tā, ka mēs, kad es biju maziņš pavisam, es piedzimu Rīgā, pēc tam sanāca tā, ka mēs kaut kādas reizes 5 pārvācamies. Un ar katru pārvākšanos mums arvien mazāk tās mantas, ko mēs ņēmām līdzi. Mēs ņēmām kaut kādus primāros, tur drēbes, kaut ko tādu. Visu, ko var atstāt, mēs atstājam. Un kaut kādā brīdī man atmiņā palika vēl visādas mantas, kurām es pat nezinu, kāda bija jēga. Bet viņas izskatījās tiešām pēc kaut kādām maz vai antikvārām lietiņām. Un nekas netika saglabāts. Un mēs pat kaut kādā vienā brīdī pat atstājām kaut kādas vecmāmiņas dienas grāmatas, ko viņa veda. Un tagad man tiešām ļoti žēl. Es domāju, ko es varēju uzzināt no tā, ko es varēju uzzināt par savu ģimeni, par saviem senčiem, iespējams, bet jau neuzzināsim. Tāpēc, laikam, tajos laikos vienkārši nebija, varbūt ne visām, vismaz toši no manai ģimene nebija tā sapratne par to, ka tā ir vērtība. Tā ģimenes atmiņa, tas mantojums, pat vienas ģimenes ietvaros. Tas ir kaut kas ļoti vērtīgs un pēc tam, ko nevar nekādi atjaunot, nekādi dabūt atpakaļ. Un nav, it īpaši, ka uz to brīdi neviens nedomā, ka kaut kādā brīdī viss aizies mūžībā, ka vienkārši nebūs arī kam pajautāt par to visu. Lūk. Jā, es savā vēsturnieka, jau jāsaka 20 gadu karjerā vienmēr, kad tu aizbrauc kaut kādos pētījumos, kaut kādos lauku pētījumos un meklē vecus cilvēkus, visi vienmēr saka, kur jūs bijāt 10 gadus iepriekš? Jā, bet to mums vajag atcerēties vienmēr, ka tie 10 gadi iepriekš jau ir visu laiku, tā kā ķeram tos cilvēkus un izmantojam tos, kas ir un gatavi arī stāstīt. Jā, bet Aija, kas tad Penkulē? Labvakar, man liels prieks šeit būt un izstāstīt to stāstu, jo bērnības atmiņas ir tās, kas visvairāk silda. Un mums ir tāda Petrogradas tumbiņa vai tumbočka, kā bērnībā teica. Es nāku no pavisam vienkāršas ģimenes. Mani vecvecāki paaudzēs ir bijuši zemnieki, bet maizītes, kā mēs zinām, jau nekur. Mana bērnība ir pagājusi Saldus pusē, Stūru pagastā, kuras drīkstēja pavadīt vasaras, jo mamma bija skolotāja, un skolotājām bija tā ekskluzīvā iespēja, vasaras ir brīvas, un mana tante arī bija skolotāja, un attiecīgi tad visi mazbērni tur satikās vecās mammas mājās, un mēs varējām darīt, ko gribam. Un bija tāda viena īpaša vieta, vasaras virtuvīte, kur tika salikt, tādi visādi krāmi. Un par vienu tumbiņu, kurai bija iesauka Petrogradas tumbiņa, bija tāds stāsts, ka to vecmāmiņa ir atvedusi no Pēterburgas, kur viņa bija devusies strādāt jaunībā no Latgales, lai iekrātu savai ģimenei, toreiz fabrikā strādājot, varēja nopelnīt to lielo naudu. Un, protams, sākoties dažādām kara peripētijām, ģimene atgriezās atpakaļ Latvijā un šo tumbiņu paņēma līdzi. Un tad jau bija Otrais pasaules karš, un Otrā pasaules kara laikā, jo tas arī bija Kurzemes katls, bija šīs mājas jāpamet, jādodās bēgļu gaitās, un Petrogradas tumbiņa tika paņemta līdzi zirga pajūgā un devās tātad bēgļos Lutriņos un tālāk uz Saldus pusi. Un mana mamma ir pēckara bērns, bet vecākie brāļi un māsas ir dzimuši kara laikā un kādi ir īsi pirms kara. Un vecākās māsas tās bija tāds, ka tā tumbiņa Otrā pasaules kara laika bēgļu gaitās bija tā visiecienītākā, tāda kustamā manta,
manta ģimenē, jo tajā tumbiņā glabāja tos pārtikas produktus, kas bija tajā uzturā tajā laikā, jo tika ņemta līdz arī gotiņa, kas bija piesieta vezumam aizmugurē, un tad, ja tur izveidots kāds krējums vai tur sakūts sviestiņš, tad viņi tanī tumbiņā turēja un tā tad dalīja arī tādos, zināmās devās tiem bērniem, ja, un tad vienmēr ar tādu kāru acis skatījās, kā to tumbiņu atvēra un ko no viņas tagad ņems ārā, un cik daudz dalīs, ja, un pēc tam jau pēckarā viņi nonāca tātad šajā vasaras virtuvietē, kur uzlāgo tām atmiņām. Un tad viņai žurkas nograuza kājiņas, ja, viņai aizmugurē bija arī tāds caurums, bet viņai bija šūplādīt, un to šūplādīt mēs drīkstējām virināt, jo tur stāvēja dažādas diegas polītes, un tad mēs spēlējāmies ar dunduriem, kuriem ap kaklu lika šīs te cilpiņas un laida viņus tātad lidināties. Tās mums bija tās gotiņas. Tā ir tā mana bērnība, ko no tās tumbiņas varēja dabūt šīs te diegas polītes. Un pēc tam, kad es jau aizgāju savā dzīvē un izaugu liela, es šo tumbiņu drīkstēju aizvest uz Penkuli. Un šobrīd viņa atrodas vēl mūsu mājās aizvējos ar tām pašām nograustām žurkas kājiņām, ar tiem pašiem caurumiem aizmugurē. Bet tad, kad man ir galīgi skumji, es viņu paužu, ja, jo šī īpašā smarža, kas ir saglabājusies iekšā tajā tumbiņā, ir tā bērnības garš, tās bērnības atmiņas, un es pilnīgi pievienojos kultūra mantojuma pārvaldes vadītāja Bulas kundzei, kad tās atmiņas un tie cilvēki ir tā lielākā vērtība, kas par to konkrēto lietu, par to konkrēto kultūra vēsturiskā mantojuma kustamo mantu var izstāstīt un var aiznest viņu tālāk un pievienot to vērtību. Un es zinu, ka maniem bērniem šī Petrogradas tumbiņa varbūt arī jau skaistākā izskatā, bet noteikti būs īpašs priekšmets viņu dzīvē un ģimenēs. Lielisks stāsts. Redzam, ka caur lietām mēs varam izstāstīt vēsturi, un vēl viena lieta, protams, kas... Nē, viss ir labi, jā. Otra lieta, ka, protams, ka viņas mainās, un tas ir vēl, par ko mēs parunāsim, par to pielietojumu. Bet, labi, mēs te tagad esam savākušies, visi tādi draugi, un visu zinām, cik tas ir svarīgi, bet, tomēr, es arī braucot uz šejienu dzirdēju, tur Latvijas rādījā, tur ir tāds cepiens, teiksim tā, ka tur zinātnieki pēta nepareizās lietas, un tur humanitārās sociālās zinātnes pavisam nepareizās, un te es uzdošu tādu provokatīvu jautājumu, kas jūsuprāt būtu tāds jūsu arguments, ja jūs teiktu, ar ko tad mēs paskatāmies tagad politiski, par ko mēs runājam, kas ir svarīgi? Ekonomika mums ir svarīga, demogrāfija mums ir svarīga, drošība, protams, ir svarīga, jā, kas vēl, birokrātija jāapkaro, te jau mēs vācam pat kaut ko vairāk, jā. Kādi, piemēram, ja jūs nonāktu kaut kādā tādā konfrontācijā ar nezinu, vai mediju vidi, vai cilvēkiem, kuriem vajadzētu pamatot, kas būtu jūsu pamatojums, kāpēc tas, par ko mēs šeit runājam, tad šis kultūras mantojums, kustamais kultūras mantojums, kāpēc tas ir svarīgi? Droši. Jā. Droši padot tālāk, jā. Paldies. Es domāju, ka visi, kas mēs esam šeit, ir viennozīmīgi skaidrs, ka mantojums un kultūras mantojums ir viena no tām svarīgākajām vērtībām, kuras mēs pārstāvam, un kāpēc tas ir svarīgi. Man liekas, ja mēs atskatāmies kaut vai Hercogistes vēsturē un Rundāles pils vēsturē, tad tajā laikā, kad beidz pastāvēt Kurzemes zemgales hercogiste un hercogs Pēteris izbrauc no Kurzemes, paņemot līdzi visu savu kustamo mantojumu, tad pazud arī no šīs kultūra telpas ļoti daudz unikālu priekšmetu un lietu, kas palīdzētu šobrīd mums labāk izprast to, kāda tad ir bijusi Kurzemes hercogiste 18. gadsimtā un kādai būtu bijis jābūt pilī. Un tagad, kad mēs to visu mēģinam rekonstruēt, un ļoti daudz, ko ir jau izdarījis iepriekšējais direktors Imants Lansmanis un muzeja komanda, vairāk nekā 50 gadu garumā, rūpīgi veidojot atkal jaunu kolekciju ar mēbelēm, ar mākslas priekšmetiem, ar gleznām. Un tikai tagad mēs saprotam, ka tā aina patiesībā ir ārkārtīgi krāšņa, kāda Latvijā būtu varējis būt. Un katru reizi, tad, kad izdodas atrast vēl kādu oriģinālu priekšmetu, kas ir piederējis Bīrona dzimtai, un mums izdodas to arī iegādāties, lai varētu eksponēt pilī, tie ir kā tādi mazie svētki, jo Latvijai kultūras mantojums un kustamais kultūras mantojums tajā izpratnē, kas varbūt nav tieši no ģimenes pārmantots un vairāk saistīts ar to
ierasto vidi un zemnieku vidi ir ārkārtīgi rets. Un katrs tāds notikums ir, manuprāt, jāsvin, lai mēs saprastu mūsu kultūras daudzveidību un to, ka arī Latvijas tauta ir daudzslāņaina. Jā, atkal tādā pašā secībā, ja es saprotu, tad lai kārtība, un... Jā. Manuprāt, tikai es varu piebilst to, ka mums ir jābūt godīgiem pret savu aicinājumu. Ja tev ir aicinājums būt par šo kultūras mantojumu glabātāju, tad to arī dari. Tu to esi saņēmis, vienalga, vai tā kā es esot vai baznīcā, vai Novadpētniecības muzejā, tu dari. Tev ir jābūt godīgam pirmām kārtām pašam pret sevi. Un šīs lietas, viņas pašas atnāk. Jā, un tagad ir ieraksts, es saprotu, un to politiķi izmantos. Katrs, kurš grib, lai tagad vāc un dara, ko tad mums tur to visu atbalstīt tagad? Priekš kam tad jums vajag tās krātuves un visu šo pārējo? Jā, tieši tā, to jau es biju dzirdējis, un bieži vien arī par muzejiem tieši tā, par ko arī saka, ka tās esot vecu kapļu glabātavas. Brīnišķīgi. Vakar bija domājis par ko citu runāt, bet braucot atpakaļ no kāda pasākuma, no kultūras fóruma, Nīcā, kas bija aizputs Novadpētniecības muzejs, ieguva vēl vienu priekšmetu, brīnišķīgu priekšmetu, kurš ir kalpojis aizputē, bet laika gaitā nonācis Liepājā, un tagad ir atceļos atpakaļ, un proti tas saistās ar ebrejiem. Un šeit ir šis dzīvais stāsts, lieta, kas nes stāstu, kad notiek šis genocīds, 1/3 daļa aizputs iedzīvotāji tiek dzirkaļu mežā nogalināti, un mantas tās tiek sadalītas. Jā, citu iedzīvotāju ziņā. Bet šis stāsts ir palicis. Un tad muzejs vairs nav vecu kapļu glabātava, bet tā ir atmiņa institūcija. Un es esmu ļoti lepns un laimīgs tur būt. Paldies, šis pārliecināja. Kā tu tur ir? Es saprotu, tev ir labs stāsts, Saeimas krēsls, kā tu neatbalstīs cilvēkus, kas Es gribētu, ja mēs skatāmies, kam tas kultūras mantojums vispār ir vajadzīgs kopumā, materiālais, nemateriālais, tad es gribētu pastīties no tādas perspektīvas kā turisms. Un, protams, es esmu praktiķis, un es reiz stāstu arī praktiskus piemērus, tad muzejs ir svarīgs, stāsts ir svarīgs, un Undāls pils ir ļoti svarīgi. Bet mums taču svarīgi tie turisti arī pareizi. Mums ir svarīgi, ka tie turisti pie mums brauc. Un stāstīs dzīves, stāsts no manas pieredzes, kad restaurējot kādu gleznu, pilnīgi nejauši, varbūt jauši, tad izrādījās, ka glezna ir saistīta ar Zīberplāteru dzimtu. Un tas pētījums virzījās tik tālu, kad sanāca ar šiem Zīberplāteru pēctečiem sakontaktēties, kuri dzīvo Kanādā, Otavā. Un, viņi arī par tādu gleznu nezināja. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi ar degošām acīm, es ceru, ka, protams, šī konflikta situācija noregulēsies Eiropā un ka viņi grib braukt, viņi grib skatīties tieši konkrēti šo gleznu. Un tas jau pavāk līdzi daudzas lietas. Tas jau nav tikai kultūras mantojums, tas ir viss, tas ir turisms kā tāds. Un es domāju, ka šis kultūras mantojums, tas jau ir tikai tāds papildinājums šai vispār sfērai, šai nozarei. Un vajadzētu arī no tāda viedokļa, manuprāt, skatīties, ka tas ir tāds ekonomisks apsvērums. Jā, labi. Adim? Kāpēc ir svarīgi saglabāt kultūras mantojumu? Es vienkārši padomāju, ka kādā brīdī, ka es godīgi sakot pats sev neesmu atbildējis uz šo jautājumu, jo tie varianti, kā var atbildēt, viņi ir tik dažādi un tik daudzi. Tāpēc es labāk pateikšu no valsts policijas puses, kā tas viss izskatās. Un tas izskatās bišķiņ savādāk, jo pa lielam, protams, katrs policijas iekšā viņš apvieno
sevi gan privātpersonu, kas ir sabiedrības loceklis, un te viss ir atkarīgs tikai no viņa kultūrālā līmeņa un morāliem principiem un tā tālāk. Un otrais, viņš ir dienesta cilvēks, kurš pa lielam nejautā, kāpēc. Viņam ir dotas instrukcijas, viņš ir, teiksim tā, varas pārstāvis, un viņš zina, ka viņa darbs ir aizstāvēt intereses, kuras sabiedrība kaut kādā brīdī ir vokalizējuši, ir artikulējusi, ir izteikusi. Un, ja sabiedrība, kā viņa to dara, tas ir jautājums diskutabls. Teiksim, ja viņi ir izveidojusi institūciju, teiksim, mantojuma aizsardzības pārvalde, kura sabiedrības vārdā var izteikt, izanalizēt un pateikt, kādi ir tie kritēriji, ko mēs uzskatām par mantojumu, par kustamo mantu, par senlietām un tā tālāk, kuram ir jābūt aizsargātam, tad valsts policija var šo konkrētu izteikto interesi aizstāvēt. Jo pa lielam, kad tā interese ir, kura ir aizsargājama, izteikta un identificēta, tad valsts policija ļoti labi zina, kā to var darīt, kādi ir tie rīki, kādi ir tie paņēmieni, kādi ir tās metodes un instrukcijas un tā tālāk. Bet brīdī, kad ir vērtība, kuru mēs iekšēji saprotam, bet nevaram nekā izteikt ar kaut kādiem aprakstīt ar vārdiem, ar izmērīt, kaut kā pateikt, kuros gadījumos tas ir tas un kuros nav, tad sākas problēmas. Vai, nezinu, gleznas reprodukcija ir mākslas priekšmets un kultūras mantojumas objekts vai nav? Un te sākas, ka mums nav izveidota joprojām kaut kāda speciāla vienība, kas varētu, kurā būtu apmācīti eksperti, kas zinātu vairāk par parasto civilo cilvēku, par mantojumu, par kultūras priekšmetiem. Un tā ir problēma. Un tā, mums ir ļoti daudz juristu, protams, bet mums nav cilvēku ar izglītību, pieredzi. Es ļoti labi to zinu. Es vairāk par 10 gadiem strādāju Interpolā par konkrēti ar datubāzēm, par zudušiem un nozagtiem mākslas priekšmetiem. Un problēmu ir tik daudz, jo izpratnes nav. Un te, diemžēl, man jāatzīst, ka nav. Es saprotu, ka ir ļoti grūti to kaut kā definēt, aprakstīt ar, jo skaidrs, ka tikko būs definēts, ka glezna ir konkrēti šīs un šīs, viss ir riski, ka policijas darbinieki uzskatīs, ka tikai tas arī ir. Un vispārējais it kā nav, ja nav ierakstīts konkrētā kaut kādā rokas grāmatā. Un tāpēc arī parādās tā problēma, ko, manuprāt, var risināt tikai ar diskusijām, kurām nedrīkst apstāties. Paldies. Jā. Kā ir? Varbūt kāds jau ir piedāvājis paņemt tā IKEA skapīti. Ko tu tur ņemies ar to? Noteikti ir. Un ir labi runāt pēdējiem, ka jau gudri cilvēki visu ir pateikuši. Un es pilnīgi pievienojos, bet es gribu teikt, ka kustamā manta ir tā, kas piepilda telpu un kas iedod arī tos stāstus. Tādēļ, ja mums būtu tikai tukša ēka, ja, tad arī viņai nebūtu šīs stāsta apakšā, bet noteikti svarīgi ir arī izglītības process, tā apziņas vai tā izpratnes veidošana, kādēļ mums šis kultūra vēsturiskais mantojums ir vajadzīgs. Jo ja mēs katrā nekustamais šajā gadījumā, jo ja mēs katrā laika nogriezni iznīcinātu varbūt arī tās pēdas, kas mums raisa kaut kādas negatīvas asociācijas, ja, vai tos laikus, kurus mēs negribam atcerēties, tad faktiski mums nebūtu neko atrādīt ne no poļu, ne no zviedru, ne no krievu, ne no vācu laikiem, kur šeit ir bijuši.
Un es teiktu arī, ka mēs latvieši jau, kaut arī mēs sitam pie krūtīm un sakām, mēs esam tur īstenis latvietis jau entajā paudzē, un tad mēs sākam šķetināt un skatāmies, ka mums vectēvs ir tur no tās valsts un vecmām no tās valsts, bet tāpēc jau tas nenozīmē, ka viņa nav šai valstī vai šai zemē piederīga, un tāpat arī šīs lietas, kas ir atceļojuši. Ja viņas var stāstīt šo stāstu, tas tikai kuplina. Un par šiem IKEA skapīšiem runājot, protams, bet tur es teiktu arī ne tikai IKEA skapīši, arī nekustamie, kur mēs ieliekam plasmas slogus un priecājamies, vai uzliekam uz koka dēļiem laminātu, ja, un priecājamies, ko ērt, un grīda nečīkst, ja, un šķirbās nekas nebirst. Un, manuprāt, tā galvenā problēma ir tajā, ka mēs vienkārši nezinām, un ka mums trūkst to zināšanu, un varbūt vienkāršiem vārdiem, jo es vienmēr arī tiešām uztraucos tīri cilvēcīgi piedaloties dažādās konferencēs, zinātniskos priekšlasījumos, jo tā nav mana ikdiena. Un, ja es gribu, lai man kāds kaut ko izskaidro, es priecājos, ja tas ir tā vienkārši. Un es pieņemu arī, ka liela daļa, jo arī sākotnēji ievadā jau tas tika minēts, arī jūs to minējāt, ja, ka šīs te kopienas ir tās arī lauku cilvēki, kuri arī daļai ir atbildīgi par to, kas viņiem turpat arī apkārtnē ir. Un ja viņiem tā gudri šo ziņu pasniedz, gudri nolas un piesauc jau ministra kabineta noteikumu, un piesauc vēl te policiju, ja, kas viņām būs par to, ja viņš to skapīti sadedzinās, tad es domāju, tas tikai atgrūž. Jā, bet ja viņš ir kaut ko atradis, kaut vai vienu krēslu kāju no šī te, varbūt Rundāles pils, ja, kur ir piederējis Hercoga Jēkaba ģimenei, tad attiecīgi viņš varbūt to kāju aizies un atrādīs un nebaidīsies, bet ja viņam pateiks, kas tev par to būs, ka tu to nedarīsi, ja, vai neziņa neatbrīvo no atbildības, tad tieši pretēji mēs atkrūtīsim. Tā kā jārada visi apstākļi, lai tie cilvēki paši gribētu rūpēties, lai viņiem būtu šie stāsti, lai viņi veidot, lai viņi lepotos, stāstītu, un tad tas notiks pats no sevis. Jā, tā ir. Gan jau tos arī IKEA skapīšus mūsdien pēc 100 gadiem ar uguni meklēs. Tā kā, jāpagaida vienkārši laiks, ka paiet, jā. Bet, ja man būtu jāmēģina kaut kādā veidā formulēt un šo, teiksim, ja tā var teikt, pārdot ideju par kustāmā šo mantojumu, kāpēc tas ir svarīgi, tad es teiktu tā, ka tā ir tomēr arī daļa no katras tādas nācijas, pašcieņas un arī personīgās higienas, ka mums tādas lietas ir. Kad, piemēram, ja tev tas nav, ja tev ir, es negribu tur pretnostatīt ar citām lietām, bet tikai ar kaut kādiem valsts āršķirīgiem simboliem un sporta spēlēm un vēl kaut ko un augstu iekšzemes koproduktu nepietiek. Tev ir citas lietas, jo savādāk tu tādā starptautiskā sabiedrībā, ja mēs esam tāda sevi cienoša nācija, tad mēs esam tā kā bez biksēm. Visi sanāk kopā, jā, un vieniem nav bikses, vai arī mums tur ir kaut kāda šorti, es atvainojos, jā, un citiem ir vakarklētis, jā. Tā kā, tas ir pilnīgi noteikti, es piekrītu, tas ir svarīgi, un te jau izskanēja tie stāsti, jā, kā mēs varam stāstīt to vēsturi, jā, un, protams, ka tad, kad mēs visu veidu fórumos, kad mēs runājam par kaut kādiem nākotnes jautājumiem, tad parasti jau mēs iesākam, kas mēs esam, no kurienes mēs esam, tie mūsu stāsti. Bet labi, virzīsimies uz priekšu, tad jau to secību mēs varam pieturēt. Laura jau tā kā pieskārās tam jautājumam par tiem krājumiem, bet es zinu, ka ir ļoti daudz un tiešām visu laiku kaut kas tomēr atrodas. Un es zinu, ka Rundālē arī pirms kaut kādiem gadiem es esmu tur bijis un, piemēram, no Birzgales baznīcas. Tur ir altāris, tur ir laikam tie krēsli vēl bija. Kas tāpēc, ka baznīca nojauca 1965. gadā. Kāds var iedomāties, kāpēc 1965. gadā kāds bija formulējums, kāpēc Birzgalē nojauc baznīcu? Koka ļoti skaista baznīca ar vēsturi, piemineklis. Kāpēc? Nav ideja kādam. Tā bija dāvana Padomju Latvijas dzimšanas dienā 25 gadi. Ja? Tā tas bija noformulēts. Mēs dāvinām Padomju Latvijai 25 gadu dzimšanas dienu un uztaisīsim deju placu. Ja? Tā kā laika mainās, bet redz, kaut ko izglāba un atveda šeit uz Rundāli. Kā vispār ir ar šo, ka teiksim, labi, mēs vācam, bet tas ir tas jautājums, vai kaut kādā brīdī pa kaut kādu laika posmu mēs arī varam pateikt, stop, mums te tagad pietiek, mēs nedaram, jo tās lietas jau nāk tikai klāt. Ja? Attiecībā uz Rundāles pils muzeju, tad Birzgales stāsts ļoti labi iezīmē to veidu, kādā notika krājuma komplektēšana un kolekcionēšana, jo tie tiešām bija tādi objekti, kas bija apdraudēti un pakļauti iznīcībai, un tas bija vienīgais veids, kā saglabāt šo kultūra vēsturisko atmiņu un priekšmetisko atmiņu un absolūti unikālus mākslas priekšmetus, kas atradās Latvijas baznīcās un muižās, un kā tos saglabāt cauri Padomju Savienības periodam.
Un jāatcerās arī, tad, kad muzeju izveidoja, tas nebija muzejs, kurā jau uzreiz ir liels krājums un daudz priekšmetu. Tā kolekcija ir veidojusies visa muzeja pastāvēšanas laikā, un salīdzinot ar citiem Latvijas muzejiem, kuriem ir senāka vēsture, tā nemaz nav tik liela. Rundāls pils muzeja kolekcijas liela daļa atrodas ekspozīcijā, nebūtu ne krātuvēs. Tas, kas ir krātuvēs, tas ir tas mantojums, kas ļoti interesē pētniekus, jo tas ir saistīts ar muižu kultūru, tas ir saistīts ar baznīcas kultūru, un tieši pateicoties šai, es gribētu pat teikt, pašaizliedzīgajai un nesautīgajai rīcībai ir iespēja to pētīt. Turklāt arī muzejs ir īstenojis tādu politiku, ka mainoties apstākļiem un mainoties situācijai, ļoti daudz, kas no tā, kas tika uzņemts muzeja krājumā, ir arī atgriezts atpakaļ gan draudzēm, gan arī īpašniekiem, ja tas nebija uzņemts muzeja pamatkrājumā, bet to bija iespējams atgriezt. Un pavisam nesens notikums ir ar Lestenes baznīcas iekārtu, ar altāri, ar kanceli un kungu solu, kas arī tika nodoti Lestenes baznīcas draudzē un tagad atrodas savā oriģinālajā vietā un sākotnējā vietā. Tā kā es saku, ka nevar būt par daudz, ja priekšmets ir tiešām vērtīgs un nozīmīgs Latvijas sabiedrībai, unikāls un atbilstošs muzeja krājumam, tas ir jāsaglabā. Jo iznīcināt mēs varam vienmēr, bet saglabāt mums ir tikai gandrīz vai viena iespēja. Tā kā noteikti tas ir jādara, un es nedomāju, ka mēs esam apdraudēti ar to, ka mums būs pārāk daudz priekšmetu. Lieliski, un šis stāsts ir vispār, kad var jau dabūt arī atpakaļ, ja tā mēs skatāmies, ka tas ir tiešām uzlabots uz laiku. Bet, man ir, Andri, tāds jautājums tīri par tādu, arī, teiksim, kaut kādā ziņā par tādu ideoloģisko aspektu, tas pats viss PSRS okupācijas periods, ļoti daudz lietas no tā laika. Es zinu, tur viens otrs, tur arī viens mans draugs Ļeņina bildi ir pielicis mazmaiņā, teiksim, un tā, vai kaut kur tādu, vai kas, teiksim, cilvēki kaut ko glabā, kaut ko neglabā. Es zinu, 90. gados ļoti daudz tika metodiski vienkārši iznīcinās, un tāpēc, ka bija riebums pret to vispār. Un kā tev šķiet no tādas ētikas viedokļa, vai tu, kā uz to skaties, vai, teiksim, vai mums varbūt ir kaut kādas lietas, ko mums nevajag glabāt, vai norobežoties no tā, vai tomēr atstāt, tev nav tāds dilemmas bijušas kaut kādas iekšējas, teiksim, par šo skatoties uz kaut ko, kaut Jā, bez šaubām, es domāju, ka katrs jau mēs uzdodam, šo te jautājumu, vai tiešām to vajag saglabāt. Bet, ja mēs esam godīgi un ja mēs pārstāvam atmiņu institūciju, tad mēs nevaram pārrakstīt vēsturi no uzvarētāja pozīcijām. Jāraksta vēsture arī tā, kas nav ērta, jo viņa arī stāsta par laiku, viņa stāsta par cilvēkiem, par to, kā kultūra varēja izdzīvot. Par to, ka nojauca baznīcu, ka tā bija dāvana, brīnišķīgi. Es domāju, ne tādu vien mēs piemēru 60. gados esam redzējuši. Aizputs katoļu baznīca, viņu nedrīkstēja pārbūvēt, jo bija pārvesti no veca guļbaļķu ēka, tad vecais dievnams no gudiniekiem, un 2 gadus valdība nedeva atļauju. Skaidrs, kāpēc, lai šie 18. gadsimta baļķi dabiski viņi sapūst. Sniega, lietus ietekmē, arī labi. Kā tā domāšana ir tad atbrīvot tautu no šī opija, no reliģijas. Lai šī mašinērija, kas ir, ka tie var tagad cilvēku iekodēt, tad virzīt viņu zināmā, sev vēlamā virzienā. Bet vienalga baznīca ir, un 65. gadā tā tiek pārbūvēta, mazā formātā. Viņa iekļaujās pilsētas apbūvē, nezinātājs pat nezina, ka tas ir šīs senais dievnams. Mani kolēģi daudz bija strādājuši pie tā, lai jau tagad šajos laikos, lai arī šīs dievnams pazaudētu savu interjeru. Tagad, pateicoties neprātīgajiem, tikai tādiem neprātīgajiem var daudzas lietas labas notikties, interjers ir atgriezts atpakaļ, un tur ir šo te priekšmetu un liturģisko tērpu ekspozīciju. Tad mēs varam iepazīties ar dievnamu, ar kustamo mantojumu, jeb priekšmetiem, kas veidoja to visu arī lūkšanu dzīvi, estētisko pusi. Vajag saglabāt. Neskatoties uz to, cik
varbūt mums tas ir neērti. Jā, un runājot par neērto, tagad jau mēs sākam improvizēt. Man ir tāds uzreiz papildus jautājums. Kaldabruņas baznīca, kas tagad tiek lieliski restaurēta, atjaunota. Man izdevās viņu vēl dokumentēt, tad, kad viņa bija izpostīta, tur bija vienkārši brauc iekšā pa abiem galiem izsisti caurumi, tā bija minerāla mēsla glabātu, altārs noārdīts, viss nost. Tagad viņi atjauno, un viņi iegūst atpakaļ to. Bet arī šie 50 okupācijas gadi, viņi arī bija daļa no vēstures. Un man tā sajūta bija, ka mēs kaut kādā brīdī laupam daļu no vēstures, it kā atgriežam to vēsturisko patiesību. Un man bija tāds, par ko man milzīgs prieks, un tajā pašā ir nopostījis, bet tā arī daļa no tā. Tiksim, tāpat kā kaut kādas tur lodas izšaut cauri, mēs aizpaktelējamies. Kā mums kādu nevajadzēja atstāt tomēr, kādu dievnam, kas ir, tiešām, padomju varas piesmiedzi, tā mēs varam teikt. Skandināviem ir brīnišķīgi piemēri, kā senos dievnamus, tad viņus iekonservē, pārbūvē pāris stikla ēku. Jā, tas ir viens no variantiem, bet mēs esam tādā klimatiskajā zonā, kur tomēr vajag gan šīs kārtīgas sienas, kārtīgi jumtu. Es laikam esmu par to, ka lai tā ēka ir tāda, kāda viņa ir, jā, lieciniekus ir jāatstāj, lai būtu par šīs dzīvais stāsts, kad mēs stāstam, kad nav viss pilnīgi gluds, un to restaurātori arī brīnišķīgi dara. Atstāja gan zondāžas, gan kādus lādiņus, tos šāviņus, kas ir, jā, tas taču viss paliek. Arī Rundāla ar to, vai ne, ar šo raksturīgi. Ir lietas, kuras normāli tad apmeklētāji pat neredz, bet tikai zinātājs zina, kur paskatīties. Aigar par... Jā, Es gribēju papildināt arī to, ko restaurātors zina un ko restaurātoram un pētniekam vajadzētu arī stāstīt. Ja mēs atgriežamies pie to pašu Saeimas krāstu, tad arī dzirdēju no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes direktors tādu stāstu, ka mums arī ir tā pārmantojamība svarīga. Un šajā gadījumā es arī mācu skolēniem kokstrādes skolā, un es viņiem rādu šo krēslu. Un es rādu reku krēslu pēc restaurācijas, un viņi uzreiz pievērš uzmanību, ka tur priekšējiem spraislim ir tas nodilums. Un tas nodilums, tas nav pareizi, ja? Domas dalās. Viens saka, ka tas ir pareizi, tā ir vēsture, otrs saka, ka nav. Bet, ko es gribēju teikt, kad skolāniem ir ļoti tāda nesamaitāta domāšana. Es arī līdz tam nebiju aizdomājies, ka tas nodilums ir uz labo pusi vairāk. Ko tas uzreiz mums pavēst? Ja? Tas uzreiz pavalk līdzi milzīgu tādu ergonomikas šo pieskārienu, ka tas deputāts ir licis to kreiso kāju par labo kāju, un tas jau ir tas stāsts. Tas ir ļoti svarīgi, un tāpēc es negribētu teikt, ka viss tiek aizšpaklēts, viss lodes, un tikai kā mēs to mākam izstāstīt un pasniegt. Jā, bet kā ir ar lietošanu? Šāds pats krēsls, vai mums viņš tad jānoliek ir, vai kur ir tā robeža, vai mēs viņu, atstājam kā funkcionālu, un kur ir vēl tā robeža, cik tālu mēs viņu restaurējam, mainam kaut kādas detaļas, ka mēs varam pateikt, vai ir kaut kāda, es tā galīgi neko nezinu, tādā ziņā, cik tad ir tas kaut kāds, ja skaitās, cik tu esi detaļas nomainījis, vienkārši tev jānomaina, ja tur ir nograustas, piemēram, tās pašas kājas, tu neko nevar izdarīt, ja tu gribi kaut cik funkcionāli, tev jāmaina. Kā tas ir? Un ar to lietošanu, kā tas skaitās? Ar to Saeimas krēslu, tā sajūta tur vajag kādam sēdēt, vai labāk, ka viņš stāv uz tādu pilāru kaut kur. Restaurācijā ir tādi principi, ka mums jācenšas maksimāli atgriezt šo priekšmetu sākotnējā izskatā. Un es esmu tas cilvēks no restaurators, un es arī palikšu pie tiem vārdiem, ka šiem priekšmetiem arī vajadzētu atgriezties tajās oriģinālajās vietās. Man ir ļoti daudz konfliktu arī bijuši par to, par gleznām. Daudzi priesteri arī, viņi negrib tajās baznīcās tās gleznas, jo tas ir apgrūtinājums. Tur brauc pārvaldes cilvēks skatīties, katru gadu viņiem ir jāatskaitās. Jā, tas ir apgrūtinājums. Birokrātija, jā. Bet tas ir svarīgi, manuprāt, un es ceru, ja mēs runājam joprojām par to Saeimas krāstu, tad es vedināšu uz tām domām, lai tas krāsts tomēr atgriežas. Mēs nedrīkstam aizslēgt šos priekšmetus ar 7 atslēgām muzejos, jo ļoti grūti pēc tam arī uzsākt šo pētniecības procesu, bet vajadzētu maksimāli censties atgriezt. Un mēbele radīta, ja mēs runājam par mēbeli radīt, lai tā kalpotu sabiedrībai. Tad arī mēģinām pieturēties pie šī principa, bet par restaurāciju kā tādu ir jārunā arī par izpratnes līmeni. Mums kā sabiedrībai
arī, manuprāt, tādiem zinošiem cilvēkiem, kā muzeja vadībai, pieņemsim, viens no maniem tādiem kliedzošākiem pēdējiem darbiem atved man mēbeli uz restaurāciju un nozāģēta kāja. Kāpēc nozāģēt kāju? Tāpēc, ka negāja busiņā iekšā. Busiņā negāja iekšā, un pēc direktors vārdiem viņa palūdza tā maigi nozāģēt. Jā. Šeit mēs runājam par to izprates līmeni, un, protams, ka to var salabot, bet, tie tādi gadījumi dažreiz ir tādi kliedzoši. Teica atvest, atvedām. Bet šoferis vairs nestrādā, jo tā kā vaina ir novelta, viss esot kārtībā. Tā kaut kā. Situācijas ir dažādas, bet es uzskatu, ka tomēr tiem priekšmetiem ir jādzīvo laikam līdzi. Mēs nedrīkstam viņus slēpt, kaut kur nolikt tādā vietā, kur mēs ļoti, ļoti reti tikai tiem tiekam klāt. Jā, bet par tādiem krēsliem tīri tādā no lietošanas perspektīvas, man liekas, ka tie jaunie krēsli ir kļuvuši tomēr mazliet ērtāki. Tādi mīkstāki tie saimas, un tāpēc tā man ienāca prātā, ja varbūt visi tie būtu vecie, tādi neērtāki, varbūt to lēmumu pieņemšana būtu ātrāk, kaut kādā veidā. Jo es arī nomainīju krēslu, man jāsēž pie datora ļoti ilgi, es nevarēju nosēdēt, man ar tur 100-gadīgs, man likās tā ļoti smalka, es pieliku tādu, es atvainojos, jā, ļoti normāli. Tagad es tur varu sēdēt kā ērcens jau un ilgi un dikti. Jā. Tā kā tā funkcionalitāte jau droši vien mainās, un to jāskatās. Bet mēs šeit runājam par ilgmūžību. Jā. Ir tāds vārds kā ilgmūžība. Tas arī šajā gadījumā jāņem vērā. Tajos laikos nebija paņem nākamo. Jā, tieši tā, un Briti joprojām izmanto savā parlamentā visu veco simboliku un visu pārējo. Bet, Vadim, mēs jau lēnām nonākam pie tā nākamā. Tas jautājums, kas varētu būt, tas ir tātad, šeit jau izskanēja indivīds, sabiedrība, indivīda, sabiedrības intereses. Es vakar pat arhīvā atradu 1940. gads augusta mēnesis, tur jau kompartija lēma, tagad ir viss nacionalizācijas, un pieņem tādu, es nezinu, varbūt, ka Nacionālā kultūras pārvaldei tīri patiktu, ka inspektori var iet un jebkurā privāti īpašumā, ja viņš redz, ka tā lieta ir ar kultūru vēsturisko vērtību, viņš caps saņem un ņem prom. Un līdz ar to, bet tas ir laiks, kad ir nacionalizācijas, ka visu seifu saturu konfiscē, un visu to dara. Un kur ir tā robeža, varbūt, no tādas, kur ir tas kolektīvā sabiedrības interesi un tā individu? Es turu savā mājā to relikviju 200 gadus jau, bet, sabiedrībai arī ir bail, ka es tur viņu nosēdēšu vai izsēdēšu vai nodedzināšu beigās. Kā ir ar šiem jautājumiem vispār tā? Jā, nav vienkārši. Tiešām ļoti sarežģīts jautājums. Es pirmkārt gribu pateikt, ka mēs skatāmies atkal no valsts policijas redzes loka un skatījuma. Ir tā, ka sākumā vienmēr iet runa par prioritātēm. Un skaidrs, ka cilvēku dzīvība, veselība viņa vienmēr ir augstāka un tepat visas pārējās intereses netiek skatītas. Ja runa iet par līdzīgiem interesēm, bet ir pretruna starp individu un sabiedrību, parasti sabiedrības intereses ir pārākas par viena individa. Mēs atceramies, kā bija ar Covid laikiem, kur arī bija ļoti lieli strīdi par to, vai tiešām ir jāvakcinējas, vai tiešām ir visas tās izolācijas un tā tālāk, jo tur runa gāja par to atkal, par individu un par sabiedrību. Šeit es domāju, ka tā pati proporcija saglabājas arī šajā te jautājumā. Vienīgais, paldies Dievam, tie laiki ir jau aizgājuši, un es ceru, nekad neatgriezīsies, un tādas autoritārās metodes netiks nekad pielietotas. Šoreiz tiešām, ja mēs konstatētu, ka kaut kādam individam ir, piemēram, ja mēs paņemsim situāciju, ka mēs redzam, ka kādam individam mājās glabājas ļoti vērtīga un reta lietā ikona. Un viņam tā nepatīk, un viņš grib viņu iznīcināt. Vai mēs viņam atļausim to darīt? Tas ir labs jautājums. Un kā ir pēc likuma? Drīkst, nedrīkst? Es teiktu, ka policija šajā situācijā rīkotos, jo policija nav eksperti un nevar uzreiz uz sitienā pieņemt gala lēmumu. Policija izņemtu šo te ikonu,
piesaistītu ekspertus, pajautātu kultūras mantojuma pārvaldī, kāds ir šī konkrēta objekta vērtība, un tad uzsāktu diskusiju, varbūt ir iespējams kaut kā kompensēt tām īpašniekam. Protams, nekas netiktu atņemts. Bet policija izdarītu visu, lai šo priekšmetu nodalīt no tā cilvēka, kas varētu kaut ko izdarīt objektam pāri. Un tad, kad būtu pārliecība, ka objekts atrodas drošībā, uzsāktu kaut kādas diskusijas, lai visas intereses būtu ņemtas vērā. Tāds ir mans viedoklis, bet atkal mums jārunā par katru konkrētu situāciju. Ļoti grūti ir izstrādāt un izdomāt kaut kādu algoritmu, kas strādātu visās situācijās. Varbūt ir tādas, kur mēs neskatīsimies uz, kaut arī tas ir ļoti svarīgas pamatvērtības, bet varbūt situācijas mēdz būt dažādas. Te jau bija nesen gadījums, ka vienu gleznu nodedzināja, ka gleznas īpašnieks grib sākt jaunu un skaistu dzīvi, un tad vienkārši kā daļa no rituāla nodedzināja gleznu, kur viņš ir tādās situācijās, ko viņš vairs negrib dzīvē. Tā jau gadās. Labi, bet Aija, kā ir ar tām vietējām kopienām? Ja mēs tā skatāmies, paliek labāk vai nē? Dedzina, met ārā? Vai tomēr stiep uz pie tiem kapļiem? Jā. Tāds gadījums ar kājiņu nozāģēšanu, ka kaut kas jātransportē, mums nav zināms. Bet kopumā jau mēs esam jauna biedrība, ja mēs runājam par savu kopienu, jo es nevaru runāt plašākā kontekstā, gan to, kas mums ir Penkulē, tad es gribētu teikt, ka cilvēki ir ļoti apzinīgi. Un tas droši vien ir saistīts arī ar to vēsturi, jo tās ir vecsaimniecības, tās ir mājas, kuras arī zināmā mērā ir ļoti labi saglabājušās, jo šis te frontes līnija nav bijusi tik cieša. Ja gan ir bijuši izsūtījumi un cilvēki ir aizvesti, bet to, kas ir palicis no tām lietām, ko ir izdevies saglabāt un atvest atkal atpakaļ, tad tās tiek ļoti turētas kodā. Bet mēs ļoti priecājamies, ka arī mēs esam tādā ceļa sākumā, mēs esam tāds neliels piemērs. Man tā ļoti gribētos domāt, ka tā tiešām arī ir. Arī mūsu kopienā ir mūsu Ālivas Mužu kungu nama, kuru mēs arī apsaimniekojam kā biedrība. Un tad ir ļoti interesanti, kad cilvēki nāk, skatās, un tur varbūt arī vairāk tas nekustamais šobrīd ir figurē, vai tie ir logu slēģi vai kādi kogriezumi, kas ir redzami fasādēs. Un tad arī tā vaicā, tur jau viss tā ķirmi nograus, vai tur to nevajadzētu tagad nosist nost, un tad uztaisīt tā smuki, un vai tas smuki, vai jūs atjaunosiet visu tādā sākotnējā izskatā, mūsdienīgā izskatā. Tas mūsdienīgais izskats ir tur tā bruģētā tātad šī priekša, lai viss tā tīri, un kāpēc jūs barat grāns celiņus, kāpēc jums tur nav asfalts. Un mēs skaidrojam ļoti vienkāršiem tādiem vārdiem, un savukārt mums tas lielākais atbalsts, gribētu teikt, ir tiešām kultūra mantojuma pārvaldes Zemgales nodaļa, kura mums arī tādiem galīgām iesācējiem izstāsta un pasaka, kā tas būtu tā saudzīgi varbūt saglabājums un atjaunojums, jo, protams, tajā pirmajā momentā jau gribās visu tā ātri, lai ir, un varbūt arī tādām mūsdienīgām metodēm. Atkal es tiešām uzsveršu to, ka ir svarīga tā informācija, no kurienes viņu mēs paņemam. Un varbūt bieži ir tā, ka cilvēks tās nezināšanas dēļ arī sabojā. Ja, viņš saka, es atjaunoju. Ko nozīmē atjaunoju? Viņš noslīpē lādi, ja, viņš uzliek kādu, kuģa laku, kas ir izturīgāk pa virsu, visus tos ornamentus, tur bija kaut kāds smērējums virsū. Un tādas stāsts mums arī ir Penkulē. Arī ir bijuši, ka jaunā paudze pārņem, vai arī tajā pašā jūgenstila laika periodā diezgan daudz bija saglabājies, un tas bija ļoti īsts periods, kā mēs zinām, tikai nepilni 20 gadi, un tad šajā laika nogriezienī pēc tam tas vairs nebija modē, un kur mēs to visu liekam? Tad ieliek bēniņos vai ieliek pagrabā, un tad nāk jaunā paudze, un tad viņi to met ārā. Vai arī Otrā pasaules kara laikā ļoti daudz cilvēki noraka mantu, ja, un tad, kuriem izdod šo mantu nejauši atrast. Ja ir tādi gadījumi? Ir tādi gadījumi, mūsu pusē ir bijuši tādi gadījumi. Arī prezidenta Alberta Kvieša īpašums tika atrasts. Jā, mums ir vasaras. Tas gan bija jau kādu laiku atpakaļ, bet vienalga ik pa laikam mēs dzirdam, un šobrīd tās ir vairāk tādas lauskas, trauki, kas tika rakti. Un tomēr arī viņi tiek tā kā saturēti, ja, un tad vaicā, vai tā ir kaut kāda vērtība. Un tā kā arī vēršās, ir bijuši jau gadījumi mūsu šajā pieredzē, ka vēršās pie mums un vaicā. Un vismaz
varbūt tā izpratne par to kultūras mantojumu kā tādu, vai kustams vai nekustams, viņš vairojās, ja tajā kopienā ir kāds piemērs, varbūt arī netik veiksmīgs sākumā, jo mēs tiešām gribētu, lai tas viss notiek ātrāk, bet mums nav tās naudas, un nevienam arī nav tāds liels noslēpums, ka tā ir liela problēma, ja, kad kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanai un kultūrai kopumā tiek atvēlēts arvien mazāks budžets, arī šis starts dažādās programmās, bet ar visu to mazumiņu, kas ir, mēs tātad kļūstam par tādiem, mēs arī, kā mēs sakam, tajā nelaimē, mēs kļūstam atraktīvāki savās domās, kā mēs varam tātad no tās situācijas iziet un arī atrodot kaut kādas lietas, kā mēs meklējam. Es saku, ja tas process palēlinās, tad tā cerība, ka mēs vēl varam atrast kaut ko kustamu. Šajā gadījumā es pie kustamā gribu pieskaitīt arī kādas lauskas, piemēram, ja, jo mūsu gadījumā Alvas Muža kungunām Bēniņos mēs rakāmies ar lukturīti, mums nav elektrības, man vīrs pievilka vienā dienā burtiski elektrību, jo es dabīju lukturītu uz pieres, ar kuras varēju tur tajās, es nepārspīlēšu gan arī cilvēku līdz vēdera augstumam šajā kultūras slānī pēdiņās, ja, kur bija viss, gan čaumals, gan trušu mēslu, jo cilvēks siltināja bēniņus attiecīgi tā, lai, kā viņi, vai arī varbūt tāpēc, ka viņam negribējās nešos atkritumus ārā, ja viņi meta tur. Un attiecīgi es atrodu, piemēram, konfeču ķuzes papīrīti, ja, tur, kurš zina, ja, tātad šokolādes magnātu ķuzi, Vilhelma ķuzi, ja, tātad attiecīgi, ja to būtu atnākuši, ja mums būtu bijis pietiekami daudz naudas un mēs būtu paņēmuši cilvēkus, kas to iztīra, tad tas būtu pazudis. Vai tāpat tās, piemēram, Celms un Bēms šo te ļoti skaistos krāsnes podiņus, ja, kas ir saglabājušies lausku tādā gan formātā, bet mums ir atkal attiecīgi tātad šis te, piemērs, vai arī mēs varam apstiprināt, kad šī krāsne, šis krāsnes podiņš arī tiešām ir no tās krāsnes, kas tur ir bijis, jo mēs to no nostāstiem esam dabūjuši. Tādēļ nevienmēr tas ātri ir varbūt vērtīgāks, ja, un tā palēnām pa maziem solīšiem mēs arī mūsu kopienai palīdzam un augam paši arī kopā. Lieliski. Ja? Tagad mēs jau lēnām riktējamies tā kā uz noslēgumu, un redzot, ka parlamentārais sekretārs joprojām uzmanīgi klausās mūs, tagad katrs kaut kādu vienu lietu no tādas politikas perspektīvas, kustāmais, jā, teiksim, vai nekustāmais, kas būtu jādara tagad, lai to ilgspēju nodrošinātu šim visam? Kaut kādu ideju, ko vajadzētu darīt? Es atkal atkārtošos, tā ir vienkārši sabiedrības izglītošana, lai mēs varam nodrošināt ilgtspēju vienkāršiem vārdiem. Un nebaidīties no kultūra mantojuma pārvaldes, jo man liekas, ka viņi ir tā ļoti, ļoti auguši, ja, par no sākotnējā laika perioda, kad tie nav tiešām vairs kontrolieri, bet tie ir sabiedrotie, ja, un jautāt, ja kaut ko nezinu, labāk divreiz pavaicāt, nekā izdarīt aplamastu. Es nezināju, ka tas tāpat kā ar vidu ir kultūras. Man laikam nekas tāds nav bijis vienkārši. Jā. Ko darīt? Es atceros, bija iniciatīva Andrim Kairim par to, viņš kaut kādā brīdī izveidoja. Viņi dod mājienu, ka mums jāmet miers. Jā. Izveidoja īsu katalogu par to, kā izskatās kultūras mantojuma priekšmeti, senlietas un tā tālāk. Un tas tika izplatīts robežsargiem, policijas darbiniekiem un tā tālāk, ka vienkārši būtu priekšstats par to, kam pievērst uzmanību, ja kaut kas tiek atrasts, tur, nezinu, kratīšanās un tā tālāk. Un tas deva savu sniegumu, tāpēc, ka pēc tam, kad tas tika izplatīts pie manis, jo man šķiet, ka pat mans numurs bija tur ielikts kā kontaktpersona no policijas, pie manis vērsās mani kolēģi, kas jautāja, un arī no robežsardzes, kas konstatēja, ka mēģina izvest kaut kādas senlietas no Latvijas. Tāpēc, jā, kaut kāda izglītošana un pēc iespējas kaut kādiem vienkāršākiem veidiem, vienkārši parādīt cilvēkiem, kā izskatās, kuriem vispār nav nekāda priekšstata par to, kas ir, kā izskatās senlietas, vai kaut kādas, labi, visi zina, kā izskatās glezna, bet daži nezin, kā arī kaut kādas senās saktas varētu būt ļoti vērtīgas kultūrālas mantojuma lietas. Lūk. Jā. Aigar? Es gribētu teikt, ka mums kā sabiedrībai arī būtu vairāk jārunā un jāstāsta. Un mēs
es kā restaurators saņemu ļoti daudz tādus anonīmus ēpastus ar vārdiem. Šis ir no tās muižas, ko man darīt. Un ļoti daudz tādu ēpastu, kamēr tu viesi uzticību šai personai, tikmēr jau tas kaut kur karājas gaisā, un arī Latvijas restauratoru biedrība tādas ēpastus saņem. Un es gribētu teikt, ka, manuprāt, arī mantojuma pārvaldē ir izstrādāts tāds algoritms saistībā ar arheoloģisko materiālu, kur ir ļoti vienkārši pamācība. Atradi, nofotografē, atsūti, skatāmies, ejam tālāk. Un, manuprāt, daudz tie cilvēki būtu jāiedrošina. Un, nu jā, es ļoti daudz arī saņemu tādas, bet tas bija toreiz, tajos laikos, man bija bail to rādīt jums, un tagad ir pagājuši tie laiki, un tagad es to varu atļaujos rādīt. Man bail bija, ka noņems. Ja? Nu, kā, Vadījums atbrauks rekordu. Nu, tieši tā. Ja? Vēl sodu uzliks. Tad vienkārši informatīvi kaut kādi pasākumi vairāk, es tā domāju, ka ir nepieciešami. Jā, Andri? Nu, man ir tikai viens vārds – dialogs. Nebaidīties iet uz dialogu. Ja ir, tā kā manā pārziņā ir bijuši vairāki dievnami, vēsturiski, ja Kurzemes dievnami, nu, iet uz dialogu. Ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, mums ir kuldīgā šī nodaļa. Nu, kur ir bēda? Tādējādi es iepazinos ar Lauru. Jā, man šī brīnišķīgā hercogistes baznīca savu laiku bija nosirmoju, bet nu, brīnišķīgi. Es patiešām varu būt laimīgs, atskatoties atpakaļ uz 18 gadu jau priesterības pieredzi, ka ir šis dialogs. Un ja tu esi atvērts arī klausīties, ieklausīties, varbūt ne tajā, ko tā kā es gribētu dzirdēt, nu, rezultāts vienalga būs labāks. Jo viņš izkristalizēsies. Pajautās vienam, pajautās otram, trešam, saliks kopā un izvilks kopsaucēja. Tātad dialogs. Laura? Jā, nu, klausoties iepriekšējo runātāju teiktajā, tad tas uzsvers ir uz izglītību, bet man gribētos teikt, ka ir ļoti būtiski arī no politikas struktūrām un no kultūras ministrijas saprast, ka kultūras mantojums tiešām ir vērtība un saprast to ne tikai vārdos, bet arī darbos un atvēlēt tam arī tādu pietiekamu uzmanību un apzināties, ka, kā Aigars teica, mūsu kultūras mantojums ir mūsu prece. Tas ir tas, ar ko mēs esam atšķirīgi un ar ko mēs esam interesanti. Un tas nav tikai kā tāds sauklis, ko šad un tad pateikt vai parādīt, neparādot to, ka patiesībā tas veido kultūras kontekstu, Latvijas vēstures kontekstu, vispār izpratni par mums un padara mūs interesantus. Un, piemēram, Rundāles pils arī ir viens no kultūras objektu vilkmes objektiem Latvijā, kas piesaista kultūras turistus un rāda ekonomikai arī pienesumu. Un kultūras ministrijai tas ir jāapzinās, ka to nevar izdarīt kultūras mantojuma objektu pārstāvji vai aizstāvji vieni paši. Tam ir vajadzīga arī stingra politiskā aizmugure, stingra griba, finansējums un atbalsts. Un tad jau mēs varam runāt, tad mēs varam taisīt visu šīs izglītības negluži programmas, bet sarunas un visu kaut ko darīt, bet ir jāsaprot, ka kultūras mantojums tiešām ir vērtība, un es gribētu arī to sadzirdēt tādā plašākā mērogā no ministrijas, ka to arī saprot. Jā, labi, tagad pats pēdējais jautājums īsi, tāpēc, ka mums ir ieraksts. Un pēc 100 gadiem kāds šito skatīsies. Un, lai viņiem ir interesanti skatīties, jautājums ir sekojuši, kas jūsuprāt no kustāmā kultūras mantojuma būs visiekārojamākie eksponāti no 2025. gada pēc 100 gadiem, no mūsdienām? Kas tas, ko mēs tagad redzam, būs interesanti pēc 100 gadiem? Tas ir tāds ļoti grūts jautājums, kur ir stipri jādomā, lai es to atbildētu, bet droši vien, ka viss kaut kas ir taustāms un īsts, un kas nav radīts ar mākslīgo intelektu, tā būtu man tā atbilde. Vai, cik skaisti, jā, man patīk, jā. Laura jau pateica. Vai ne? Šitā te aizies mikrofons līdz tevīm. Man noteikti tā ir māksla. Tas ir neatkārtojami, tas ir vienreizēji, tur ir radītāja, jeb autora rokraksts. Pēc 100 gadiem būs interesanti paskatīties.
Laura jau pateica par taustāmo, jā. Un kaut kur lasīju, dzirdēju par to, ka no šī te laikmeta būs vismazāk liecības saglabājušās. Kāpēc? Tāpēc mēs dzīvojam digitālā laikmetā, un it kā visi fotografē, filmē visās malās, bet, ja mēs pastamies arī to pašu kaut vai CD disku, jā, kur mēs viņu vairs varam ielikt. Nākotnes vēsturnieki arī neapskauž. Manuprāt, tas taustāmais būs tas vērtīgais, jebkas, kas būs taustāms. Adim? Es te vienkārši piekrītu visiem ekspertiem. Man šķiet, ka būs interesanti tāpat kā tagad, kā mani vienmēr interesē paskatīties, kā agrāk dzīvo parastais cilvēks. Arī pēc 100 gadiem būs tas pats. Visiem būs interesanti, kā dzīvo parasts muzeja darbinieks, policijas darbinieks, politiķis un tā tālāk. Kā noritēja tā dzīve? Es teikšu tā, lai mums nebūtu kauns, lai tiem, kas skatās, lai viņiem nebūtu kauns par mums, kā mēs izrīkojāmies ar mūsu kultūru vēsturisko kustamo vai nekustamo mantojumu. Vaiku skaisti. Jā, un jūs tie, kas skatīties pēc 100 gadiem, tas, ko mēs te turam, tas ir tas, lai caur šo jūs dzirdat to mūsu sarunu. Tā kā, jā, tad Laura, Lūse, Andris Vasiļevskis, Aigars Pilenieks, Vadims Petrovs, Aija Kočina un Gatis Kromiņš. Paldies visiem par izturību, uzmanību.